Brāļi un māsas, Kristu draugi, kalpotāji, kristīgie līderi, esiet sveicināti! Mēs šodien dzīvojam mūsu zemē un pasaulē, ģimenē un kristīgajām vērtībām lielu izaicinājumu laikā. Bet mēs, es un tu, esam Dieva bērni un zinām, ka Jēzus nomirstot un ciešot pie krusta mums katram deva pieeja pie kāda, kuram pakļaujas zeme un debesis, un ieročus, kas ir spēcīgi jebkuru fizisku un garīgu cietokšu noārdīšanai. Šie ieroči ir lūgšana, vienlaicīgi, vienota un kopīga lūgšana. Tāpēc mēs, biedrība Tautas lūgšana un starpkonfesionālais lūgšana projekts Lūgšana nakts, aicinām tevi pievienoties lūgšana naktī 29. martā no 8:00 vakarā līdz sev iespējamam laikam. Un šajā laikā lūgt par sevi, savām personīgajām uzvarām, par savu personīgo izlaušanos no lietām, ar kurām mums būtu jātiek galā un jāuzvar, lūgt par Latviju, par savu zemi, par cilvēkiem, lūgt par cilvēku glābšanu un par visām lietām, kas šajā laikā mums ir kā izaicinājums. Un šīs lūgšana nakts moto ir: esiet nomodā un lūdziet Dievu. Vienot mēs sāksim 20:00 līdz katram sev iespējamam laikam un pārklāsim visu Latviju ar lūgšanām par mūsu zemi. Esiet mīļie svētīti, gaidam jūs pieteikšanos lūgšanakts.lv.